Labs rīts Baznīcas kalnā. Uzklausīsim ziņojums 26. oktobrī, 20. svētdiena pēc vasaras svētkiem. Sākot ar 2. novembri katru svētdienu pēc dievkalpojuma draudzes namā notiks iesvētas mācību kurss. Interesantiem lūdzums pieteikties pie draudzes mācītāja vai draudzes kancelējā. 8. novembrī 9:30 notiks ikgadējā lapu talka Baznīcas kalnā. Lūgums līdzi ņemt grābekļus un labu garstāvokli. Un talku iesāksim ar svētbrīdi baznīcā. Katru ceturtdienu 11:00 draudzes namā notiek bībeles studijas mācītāja Anna Kīviča vadībā. Visi mīļi aicināti. Katra mēneša 2. un 4. piekdienā 18:30 draudzes namā notiek jauniešu vakari. Katru svētdienu dievkalpojuma laikā draudzes namā notiek svētdienas skolas nodarbības. Mīļi gaidīti visi bērni vecumā no 1 līdz 12 gadiem. Draudzes nama pirmā stāva zālē ikvienam ir iespēja apskatīt mūsu draudzes locekļa Mieravalža Kļavas gleznu izstādi. Un grāmatu galdā ir iespēja iegādāties grāmatu Ziedoni no jauna skatīt. Grāmatā apkopotas intervijas ar vairāk nekā 30 dzejnieka laikabiedriem, tostarp mūsu mācītāju Māri. Grāmatas cena ir 10 eiro. Un katru otrdienu draudzē mēs gaidām visus dziedāt gribētājus, pievienoties mūsu fantastiskajam korim. Es esmu šobrīd šeit priekšā, lai pastāstītu jums ļoti īsi. Vakar mūsu koris piedalījās Nes gaismu pasaulē 2. Baltijas luterāņu koru festivālā. Tas notika 2 baznīcās. Pētera baznīcā mēs reprezentējām Dieva spožā gaismā soļojam dziesmu ar roku kustībām. Un visa draudze pavilkās mums līdzi. Tas tiešām bija tik jauki, ka mēs esam kustīgi un dziedoši un muzikāli. Un ka mēs varam savu draudzi reprezentēt tādā ļoti priecīgā un jaukā veidā. Un tad noslēguma pasākums bija Jēzus baznīcā 7:00 ar milzu programmu. Mums vajadzēja iemācīties 26 dziesmas un viņas reprezentēt lielā korī. Neviens nezina, cik tur bijām, bet es domāju, noteikti bija pāri 200 cilvēkiem. Jūs zināt to sajūtu? Tā kā dziesmu svētkos, tenori, basi, alti, soprāni, visi dzied vienoti zem viena diriģenta rokas, kas vienmēr man ir licies brīnums šodien, ka viens diriģents un visi viņam iet līdzi. Tieši tā kā bilde, kā kristīgā draudzē, Dievs un draudze. Tas bija superīgs pasākums, un es priecājos par katru, kurš varēja doties, iemācīties šīs dziesmas un nest gaismu pasaulē šādā veidā, caur dziesmu, caur mūziku, caur mīlestību vienam pret otru. Pēc 2 gadiem esot 3. Baltijas koru festivāls. Mēs noteikti, es domāju, ja būs iespēja, mēs būsim arī tur. Un pievienojas korim, tagad sāksies mazliet savādāk tematika. Ziemassvētki, advente, jaunais gads. Nāc, stājies mūsu rindās, pacel savu balsi. Tiešām dod Dievam godu. Viņš tev dos tādu prieku par to, ko tu viņam dod, un arī sadraudzībā vienam ar otru. Tas ir tiešām kolosāls draudzes spēks un vienība. Es mīļi gaidīts. Paldies! Paldies, Indrei, ka padalījies ar korgaitām. Tā kā ir iespēja pievienoties arī draudzes korim. Un lūgums ikvienam pārbaudīt, vai esam izslēguši savu mobilo telefonu, lai netraucētu dievkalpojumu norisi. Lai Dieva svētība jūs šīs dienas ziedojumiem. Paldies jums!
Manas dienas ir izstieptas kā ēna novakarē, un es kalstu kā zāle. Bet tu, kungs, paliec mūžīgi, un tava piemiņa uz radu radiem. Sen laikos tu pamatus esi licis, un debesis ir tava roku darbs. Tās zudīs, bet tu paliksi, tavi gadi nekad nebeigsies. Kristus saka, Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai viņš pasauli tiesātu, bet gan lai pasaule ar viņu tiktu izglābta. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Svētīgs ir tas cilvēks, kam pārkāpumi ir piedoti, kam grēki ir atklāti. Lai šādā noskaņā mēs zemojamies Dievu priekšā grēksūdzes lūgšanā. Es, nabaga grēcinieks, tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko gan esmu pelnījis tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man ļoti sāp. Un es tevi lūdzu tavas lielās apžēlošanās un tava mīļā dēla Jēzus Kristus, mana pestītāja rūgto ciešanu un nāves dēļ. Žēlo laipnīgi man, nabaga grēcinieku, piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara spēku, kā varu atgriezties. Ja nu tā ir visi jūsu patiesa grēksūdze un patiesa lūgšana, tikai tad atbildiet sacīdami jā. Visspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Jēzu Kristu, un viņa dēļ piedod viņš visus mūsu grēkus un dod mums žēlastību, kā atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Āmen. Gods Dievam augstībā. Tas kungs, lai ir ar jums. Mēs lūgsim Dievu. Mēs lūdzam tevi, kungs, dāvini saviem ticīgiem savā laipnībā piedošanu un mieru, lai tie no visiem grēkiem šķīstīti var tev kalpot ar prieku. To lūdzam caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas līdz ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Es aicinu svētdienas skolotājus, skolēnus un bērnus.
Lai uzklausām svēto rakstu lasījumus. Tos mums šorīt lasīs Larisa un Normons. Pirmais lasījums, 84. psalms, no 2. līdz 8. pantam. Cik mīlīgas ir tavas mājas vietas, kungs Cebaot. Mana dvēsele ilgojas un tvīkst pēc tā kunga pagalmiem. Mana sirds un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam Dievam. Jo putniņš ir atradis māju un bezdelīgi sev līgstu, kur tā savus bērnus izperē un glabā pie taviem altāriem. Kungs Cebaot, mans ķēniņš un mans Dievs. Svētīgi ir tie, kas dzīvo tavā namā, tie tevi slavē vienmēr. Svētīgi ir tie cilvēki, kas tevi atrod spēku, kam sirdī stāv tavi ceļi, kas caur raudu ieleju staigādami, to dara par avoksnainu zemi, un jau agrais lietus to pušķo ar svētību. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā Ciānā. Tā kunga vārds. Otrais lasījums no apustuļa Pāvila 2. vēstulēs Timotejam, 4. nodaļa, no 6. līdz 8. pantam un no 16. līdz 18. pantam. Jo es jau topu par ziedojumu, un manas atreisīšanās laiks ir pienācis. Labo cīņu esmu izcīnījies, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Atliek man tikai saņemt taisnības vainagu, ko mans kungs taisīs tiesnesis. Dod man viņa diena, un ne tik vien man, bet arī visiem, kas iemīlējuši viņa parādīšanos. Un no 16. līdz 18. Man pirmo reizi aizstāvoties neviens nebija klāt, bet visi bija man atstājuši. To, lai viņam nepielīdzina, bet tas kungs stāvēja man klāt un deva man spēku, lai caur mani sludināšana būtu pilnīga un visi pagaņi dzirdētu to. Un es esmu izrauts no lauvas rīkles. Izraus mani tās kungs no katra ļauna darba un izglāb savā debesu valstībā. Viņam, lai ir gods mūžu mūžos. Amen. Tā kunga vārds. Žēlastība un miers, lai jums ir no Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Lūkas evaņģēlijas 18. nodaļa, mēs lasām no 9. panta. Un dažiem, kas sevi uzskatīja par taisniem, bet pārējos nicināja, viņš stāstīja šādu līdzību. 2 cilvēki ienāca templī Dievu lūgt. Viens bija farizejs un otrs muitnieks. Farizejs nostājās savrup lūdz tā: Dievs, es tev pateicos, ka neesmu kā pārējie cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji vai arī kā šis te muitnieks. Es gavēju 2 reizes nedēļā un dodu 10. tiesu no visu, ko iegūstu. Bet muitnieks attālāk stāvēdams neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm. Bet sitot sev pie krūtīm sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, šis nogāja savās mājās attaisnots, bet tas otrs nē. Jo katrs, kas pats sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Āmen. Mēs pateicamies Tev, Kungs, par Tavu vārdu. Mēs lūdzamies, ka Tu atver mūsu sirdi šajā rītā Tavam vārdam, un mēs no jauna drīkstam piedzīvot, ka Tavs vārds arī šodien turpina nākt pie mums kā mūžīga patiesība. Āmen.
Apsēžamies, lūdzu. Šodien tik bieži tiek uzsverts un runāts par to, ka mēs dzīvojam īpašā laikā. Un patiešām starptautiskais stāvoklis ir tik saspīlēts, karš notiek tepat, jāsaka, mūsu vistiešākā tuvumā. Slimības, vīrusi, tas viss liek cilvēkam tā domāt. Un tomēr, vai nav tā, ka šis īpašais laiks mums šodien ir tik klātesošs tādēļ, ka mēs visi atrodamies un dzīvojam šajā laikā? Tas ir mūsu laiks. Tas ir mums atvēlētais Dieva žēlastības laiks. Un jāsaka, ka katrai paaudzei ir bijis savs īpašais laiks ar saviem pārbaudījumiem, kariem, slimībām, izsūtījumiem un visam pārējiem. Bet tādēļ jau Bībele spēja būt tik mūsdienīga, ka tā aptver visus cilvēku vēstures problēmu apgabals un tādā veidā, lai palīdzētu katram cilvēkam, katram lasītājam iziet cauri savam laikam, kļūstot garīgi redzīgākam un mazāk zaudētājam. Šodien atkal viena no Jēzus līdzībām. Mīļie, svarīgi ir ievērot, kam šī līdzība tiek stāstīta. Dažiem, kas sev uzskatīja par taisniem, bet pārējos nicināja. Viņš, tas ir Jēzus, stāsta šo līdzību. Līdzība par farizeju un muitnieku. Jā, pazīstam līdzību. Kurš gan no mums, kas draudzē piederam, ilgus gadus šo līdzību nebūs jau kuru reizi dzirdējis. It kā divi pretmeti. Viens ļoti cieši saistīts ar reliģiju, ar bauslību. Varētu teikt tāds praktizējošs tempļu vai mēs šodien teiktu baznīcas cilvēks. Regulārs baznīcas apmeklētājs, varētu teikt. Un otrs nodokļu ievācējs, kolaborants, kurš kalpoja Romas varai un izmantoja šo profesiju, lai iedzīvotos uz savu tautiešu rēķinu. Mēs varētu teikt, viens negodīgs muitas darbinieks. Kā ir, vai mums ir viegli sevi identificēt ar kādu no viņiem? Ja mēs varam tā droši apgalvot, ka neviens no šiem tēliem nav atpazīstams mūsos. Nedruskas. Protams, ka farizejs un farizejiskums mums laikam nevienam nav patīkams apzīmējums, kur mēs tā viegli vēlētos sev piešķirt. Tā jau drīzāk muitnieks. Jo cik var saprast, tad Jēzus viņu uzteica, un mēs lasām, ka viņš nogāja mājās attaisnots. Bet, ziniet, muitnieki bija tie cilvēki, kas ļāva lielai daļai cilvēku patiešām labi justies. Šie negodīgie krāpnieki, kur atradās morālajā vērtības skalas pašā lejasdaļā, varētu sacīt, ļāva lielai daļai cilvēkus, farizejus ieskaitot, patiešām tā atvieglot uzelpot. Sakot, reku ir viens, kas ir daudz sliktāks nekā es. Es jau neesmu tas lielākais grēcinieks. Es neesmu tas lielākais nelietis. Ir vēl sliktāk par mani. Jūs taču redziet. Un es varu tā mierīgi raudzīties uz šādiem cilvēkiem no augšas. Vai tas nav labi? Protams, ka neviens cilvēks nav perfekts. Bet salīdzinoši es esmu pietiekoši labs. Tie, kas toreiz klausījās šo Jēzus līdzību, dzirdot, ka muitnieks tur neuzdrošinās acis uz augšu pacelt un sit sev pie krūtīm un saka,
esmu grēciniekam žēlīgs, tie cilvēki droši vien toreiz domāja, tā tev arī vajag. Tev jau sen vajadzēja tik slikti justies. Kur tu agrāk bija? Bet redziet, tas, kā Jēzus nobeidz šo līdzību, noteikti toreiz klausītājs varēja pārsteigt. Un es saprotu, kāpēc mums varētu patikt šī līdzība. Tādēļ, ka mēs sev labprāt gribam identificēt ar šo muitnieku tēlu. Īpaši, ja Jēzus tā izceļ šo grēcinieku. Mēs taču arī domājam, ka esam pazemīgi diezgan, ja sevi varam saukt par grēcinieku. Tā taču ir liela pazemība. Atzīties, ka mēs nekā neesam pelnījuši. Un tad mēs no dievnam var aiziet tāds, vismaz ar pacelt galvu. Bet neaizmirsīsim, kam Jēzus šo līdzību stāsta. Tiem, kas sevi uzskatīja par taisniem, par labākiem, ja? Un kas tādā veidā citus nicināja. Varbūt ne jau tā atklāt vārdos, bet domās noteikti. Mīļie, es saprotu, ka Jēzus mērķis nebija likt muitniekam labāk justies, bet ka Jēzus mērķis bija aizskart šo farizēju un arī šodien varbūt aizskart mūsu farizējiskās sirdsapziņas. Mēģināsim varbūt iejusties mazliet tā farizēja tēlā. Nav viegli, vai ne? Nepatīk mums viņi. Nepatīk mums šie farizēji. Mēs esam tādus satikuši. Iespējams, ka paši līdzinamies viņiem. Jā, to mēs negribam atzīt, protams, un saprast. Bet, mīļie, kurš no mums daudzās dzīves situācijās nav izteicis šos vārdus? Kāpēc ar mani tas notiek, Dievs? Kāpēc ar mani? Mīļie, tas ir farizēja jautājums. Tas ir viens īsts farizēja jautājums. Tas rāda, ka daži citi taču to ir pelnījuši vairāk nekā es. Ja tas notiek ar citiem, tad es to saprotu, protams. Bet kāpēc man? Kāpēc man, Dievs? Dievs, kāpēc tev tas muitnieks patīk vairāk nekā es? Kāpēc? Mīļie, no šādas attieksmes patiesībā dveš augstprātība. No šādas attieksmes dveš vienaldzība. Un jāsaka, ka tas farizeiskums mūsos tā viegli nemirst. Viņš tā nemirst mūsos. Jāsaka, kā tajā sakām vārdā, pa durvīm izdzenām, pa logu iekšā. Un, ziniet, šis farizēja tēls ļoti labi prot pārtapt arī par muitnieku. Ja vajag, protams. Ja jau Dievam vajag, ja jau tā ir labāk, tad es varu atzīt, ka es esmu grēcīgs cilvēks. Es arī varu lūgties žēlastību. Es jau varu tā. Un, ziniet, no farizēja lūpām jau var atskanēt tie paši vārdi. Es man nabaga grēciniekam žēlīgs. Mīļie, farizeiskums ir ļoti bīstams stāvoklis. Ne tikai Jēzus laikā. Bet arī šodien. Un tam var būt visdažādākās formas un visdažādākās izpausmes. Tur var būt tradīcijas. Jā, es piekopu tradīcijas. Man var šķist, ka es piederu pie pareizās ticības, tie citi nē. Man ticība tā ir labākā. Tur ir ceremoniālisms. Tur ir pieķeršanās kādām dogmām,
Ja, tas viss ir farizeiskums. Bet, ziniet, ir viena, man gribētu teikt, viena tāda raksturīga iezīme, kas sirgs ar šo kaiti. Šie farizēji var ļoti pareizi un godri runāt par ticības lietām. Šie farizēji spēja saskatīt kļūdas citos cilvēkos ļoti labi. Bet, ja kāds uzdrošinās kaut ko bilst par šo cilvēku kļūdām un nepilnībām, tad, protams, visiem spēkiem es cenšos sevi aizstāvēt, ņemt ļaunā, apšaubīt un katrā ziņā tiesāt un pat ienīst tos cilvēkus, kas iedrošinās nedomāt tā, kā es domāju. Īstenībā mums vajadzētu būt ļoti, ļoti uzmanīgiem kritizējot farizēju. Farizēju tēlā sev atpazīt nav viegli. Neskatoties, ka kristīgā sabiedrībā un draudzēs to ieraudzīt nemaz nav grūti. Nav grūti. Tas taču šķiet tik dabīgi, ka vismaz domās es varu lepoties, ka es neesmu tāds kā citi, ka citi ir daudz sliktāki par mani. Nu, protams, es jau nelietoju narkotikas, es cenšos ievērot visus satiksmes noteikumus, es vēl kaut ko labu daru, bet tie pārējie tie jau nu gan nav tādi. Vai mēs tā nedomājam bieži? Mīļie, būt reliģiozam vēl neko nenozīmē. Mēs jau to zinām. Tam, ka mēs atvēlam vietu Dievam kādos rituālos, tas vēl neko nenozīmē. Tas ir nepietiekami. Īstenībā atvēlēt Dievam rituālos vietu nozīmē to, ka es nepielaižu Dievu sev pietiekami tuvu klāt. Un cik labi ir dzīvot ar tādu reliģiju, ko es varu izmērīt. Es katru svētdienu apmeklēju dievnamu. Es esmu draudzes loceklis, es maksāju draudzes nodokli. Es arī es dziedu draudzes korī, varbūt, ja, vai kādā ansamblī. Jā, bet kur paliek mīlestība pret savu tuvāko? Kā pret sevi pašu? Kā to izmērīt? Farizējs lepojās ar to, ka var izmērīt. Bet Dievam nevajag mūsu labo darbu sarakstu dzirdēt. Dievs to pats vislabāk zina un redz. Dievu priekšā mēs visi esam necienīgi. Un Dievs mūs visus mīl ne jau tādēļ, ka mēs būtu perfekti. Mēs tādi neesam. Nē, protams, tas nenozīmē, ka Dievam nepatīk labi cilvēki. Viņam patīk labi cilvēki. Bet parasti šiem labiem cilvēkiem, viņiem tas Dievs tik ļoti nepatīk. Mīļie, lepnība ir ļoti rafinēts ļaunums. Lepnība var būt arī tāda ļoti labi nomaskējusies, pazemība. Uzlikusi pazemības masku. Un tā varbūt arī ļoti klātesoša mūsu dzīvēs. Jā, ko darīt? Ko darīt? Kā dzīvot? Kā dzīvot tālāk? Viena iespēja, ka mēs turpinām kā farizēji. Atsaucoties uz tiem cilvēkiem, kas ir sliktāki par mums, un uz viņu fonu varbūt justies labi. Vai tomēr izvēlēties to otro iespēju? Apzināties, ka no Dieva žēlastības es dzīvoju. No Dieva žēlastības es kustos un no Dieva žēlastības es esmu. Un man šis Dievs ir tik ļoti, ļoti nepieciešams kā skābeklis, ko es elpoju.
Mīļie, kaut mums izdotos ar Dievu palīgu censties izvairīties no šī farizeiskuma savā dzīvē, cīnīties pret to, ka mēs kļūstam par vairāk Dieva žēlastības piedzīvojušiem cilvēkiem, kas dzīvo šajā Dieva žēlastībā, kas pieaug šajā Dieva žēlastībā, kas pieaug šajā pazemībā un pāri visam pieaug arī savu tuvāku mīlestībā. Lai Dievs mums uz to palīdz un svētī. Āmen. Mēs piecelsimies ticības apliecībai. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta. Krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, 3. dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Mēs apsēžamies uz brīdi un klausamies Matīs.
Paldies, Matisam. Mums šajā nedēļā ir 6 jubilāri. Šodien 3 jubilāri. Un vispirms es gribu sveikt šodienas visjaunāko jubilāri, kas ir Eleonora Lāce. Arī viena no čaklākām dievkalpojumu apmeklētājām. Eleonorai paliek 13 gadi šodien. Pārējie šīs nedēļas jubilāri ir Egita Ķiviča, Vija Saulīte, Laura Leontjeva, Žubīta Bāliņa un Inga Liepiņa Kraukle. Mēs sirsnīgi sveicam visus jubilārus un vēlam patiešām daudz Dieva svētību. Un mēs arī, protams, ieslēgsim viņus savās aizlūgšanās mūsu lielajā lūgšanā. Mēs noliecam galvas lūgšanā. Visuvarenais dzīvais un dzīvus darošais Dievs. Mēs Tev pateicamies šodien par to, ka drīkstam dievnam logos redzēt sauli iespīdam, kas mums liek domāt par to lielo sauli, daudz lielāko sauli, kas esi Tu pats. Un mēs ļoti lūdzamies, ka Tu mūs apspīdi, sasildi un dod mums patiešām spēku dzīvošanai arī tad, kad mēs sauli debesīs neredzam. Mēs pateicamies, Dievs, Tev, ka Tavs vārds šajā rītā liek mums dziļāk ielūkoties savās dzīvēs. Un mums ar nožēlu ir jāatzīst, ka saucoties par kristiešiem, mūsu dzīvēs vēl ir tik ļoti daudz redzamas šīs farizējisku iezīmes. Arī mums gribas sevi uzskatīt par labākiem un taisnākiem. Arī mums gribas sevi salīdzināt ar citiem cilvēkiem, kas ir vēl sliktāki par mums. Mūsos ir ļoti daudz kritikas un nevēlēšanās mīlēt savus tuvākos, nemaz nerunājot par ienaidniekiem. Jo tos, kuri mūs kritizē, mēs turam par mūsu ienaidniekiem. Dievs, mēs patiešām lūdzamies, ka Tu esi mums žēlīgs, ka Tu mums piedod. Un ka šī lūkšana, Dievs, esi mums žēlīgs, nav tikai tāda farizēja lūkšana, kas grib labāk izklausīties un labāk justies. Bet ka šī lūkšana patiešām šajā rītā var nākt no katra viena mūsu sirds. Piedod, Dievs, ka mūsu ticība ir vairāk reliģiskos rituālos varbūt balstīta un dogmās centrēta, bet ka tur vēl ir tik daudz kļūdu un tik maz dzīvu un mīlestībā pamatot attiecību. Mēs patiešām apzināmies, Dievs, ka dzīvojam no Tavas bezgalīgās žēlastības un ne no tā, ka mēs saucamies kristieši vai piedaram kādai kristīgai draudzei. Mēs ļoti lūdzamies, ka Tu piedod mūsu sašķeltību un kūtrumu, ne tikai ļoti bieži Tevī ieklausīties, bet arī, ka mēs izvairamies un atrunājamies, ka Tu mūs uzrunā un aicini būt patiešām tādiem aktīvākiem Tava vīnkalnu strādniekiem. Un tieši tāpēc mēs varam Tev, Dievs, pateikties, ka Tu neesi mūs atmetis, ka mēs vēl joprojām drīkstam smelt no Taviem mūžības avotiem un ka žēlastības laiks mūsu dzīvēs vēl turpinās. Labais debes Tēvs, mēs šodien, protams, lūdzamies par tik nopietno situāciju pasaulē. Mēs turpinām lūgt par Ukrainas tautu un cilvēku prātam grūti aptveramo situāciju, kur šī ļaunuma impērija trako un nogalina un iznīcina civili iedzīvotājus. Dievs dod, ka mēs varam un turpinām uzticēties Tavai apredzībai un tam, ka Tev noteikti ir savs mums nesaprotams plāns.
Bet tur, kur mums ir jānostājas un jābūt drosmīgiem, saucot lietas īstajos vārdos, dod mums spēku un varēšanu būt atbildīgiem un nebaidīties. Dievs, mēs lūdzamies par mūsu tautu, mēs lūdzamies par mūsu zemi, par mūsu valsti, par Latviju. Mēs lūdzamies par mūsu baznīcu un par šiem priekšstāvjiem gan baznīcā, gan valstī. Dievs palīdz un dod, ka šis farizeiskums un augstprātība un egoisms nevienā frontē patiešām nevarētu svinēt uzvaru. Dievs, tu dzirdēji šodien arī jubilāru vārdus. Mēs ļoti lūdzamies, ka tu pieskaries katram no viņiem, ka tu dod viņiem to, kas viņu dzīvēs ir visvairāk nepieciešams un vajadzīgs. Ka pāri visam tavu mīlestību ir tā, kas ņem virsroku šo cilvēku dzīvēs un viņi spēj patiešām iziet šeit dzīvē cauri kā tādi patiesi tavu bērni. Mēs lūdzamies arī, kungs, par cilvēkiem, kas šodien ir dažādos pārbaudījumos, slimībās. Mēs šodien īpaši lūdzamies par arī mūsu draudzes locekli Edgaru Zelderu, kas šobrīd ir ļoti kritiskā stāvoklī uz slimības gultas, kopjams. Mēs ļoti lūdzamies, ka tu pieskaries viņam, ka tu pieskaries viņu tuviniekiem, tiem cilvēkiem, kas ar viņu atrodas tur, kur viņš ir. Viņš šobrīd nevar runāt un ir tādā stāvoklī, kungs, bet mēs zinām, ka tev katra viena mūsu dzīvē ir savu nodomu. Un mēs lūdzamies, ka tu pieskaries arī šajā brīdī viņam un dod viņam tieši to, kas viņam šajā brīdī ir ļoti nepieciešams un vajadzīgs. Mēs turpinām lūgt par Mareku, par Juri, par Ivaru, ka tu arī šos cilvēkus aizskar un dziedini viņus no smagas slimības. Mēs zinām, ka tava žēlastība ir liela. Ja arī mēs to bieži nesaprotam, mēs gribam arī šos cilvēkus tev uzticēt. Un, protams, mēs turpinam uzticēt tev Madaru, Jolantu, Ievu un Ilvu, Martu un Rebeku. Dievs, mēs ļoti lūdzamies, ka katram no šiem cilvēkiem tu patiešām pieskaries, uzrunā un aizskar viņus, un viņi drīkst piedzīvot, ka tava žēlastība ir liela un ka viņas dzīve un šis laiks, kurā viņi dzīvo, ir īpašs laiks viņas dzīvēs un ka tu to vari piepildīt ar savu spēku un varēšanu. Debes Tēvs, mēs ļoti lūdzamies, ka tavu gara pieskāriens šodien patiešām ir tas, ko mēs varam piedzīvot. Katrs viens, kas mēs esam nākuši šeit kopā tavā namā. Ka tu mūs visdažādākā veidā aizskar un uzrunā. Ka mēs tavās rokās varam likt savas ģimenes, savu draudzi, mūsu nākotni. Un ka pār visam mēs šai laikā spējam piedzīvot to mieru, ko paši viens otram nekādīgi nespējam dot. Labais Dievs, dod, ka mēs spējam uzņemties atbildību un būt par svētību savās dzīvēs viens otram. Mēs pateicamies par šo mirkli, par mūsu garīgo kopību, par tavu galvu, pie kur kopā viss varēsim nākt, un pāri visam par tavu reālo klātbūtni mūsu vidū. Tev vienam trīsvienīgam Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētajam garam, lai ir gods, slava, pielūgšana un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dieva miers, kas ir daudz augstāks nekā viss cilvēka prāts un saprašana, lai pasargā jūsu sirdi un domas Kristu Jēzu mūžīgai dzīvībai. Āmen. Miera sveiciens!
Tas kungs, lai ir ar jums. Paceliet savas sirdis. Sacīsim pateicību Dievam, savam kungam. Tiešām tā ir labi, un tā piederās un ir svētīgi, ka Tev visspēcīgais Dievs, mūžīgais Tēvs, visos laikos un visās vietās pateicamies. Līdz ar Dēlu un Svēto garu Tu esi mūs radījis un atpestījis un svētdarījis. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debespulkiem slavējam Tavu godību, dziedādami. Mēs Tevi piesaucam, žēlīgais debesu Tēvs, nāc un svētī šo svēto mīlestību. Visiem, kas te pie Tava galda sapulcēti no šīs maizes ēdīs un biķeru dzers, un tā visi saņems Tava Dēla miesu un asinis pēc Viņa apsolījuma. Āmen. Mūsu kungs Jēzus Kristus tajā naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem, sacīdams: ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota. Cik kārt jūs no tās ēdiet, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma biķeri pēc vakarēdienu, pateicās un tiem to deva sacīdams: ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Cik kārt jūs no tā dzeriet, to dariet mani pieminēdami. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tad, cik kārt jūs no šīs maizes ēdiet un biķeri dzeriet, jūs pasludiniet viņa nāvi un augšām celšanos, tiekams viņš nāk. Kunga miers, lai ir ar jums visiem. Nāciet, viss ir sataisīts.
Pateiciet tam kungam, jo viņš ir laipnīgs. Aleluja! Kungs, mēs lūdzam Tevi, dod, ka vienmēr paklausam Tavām pavēlēm, lai paliekam šo Tavu svēto dāvanu cienīgi. To lūdzam caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Lai Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība ir un paliek ar mums visiem. Āmen.